nākamā tēma, kur mēs apskatīsim, būs par krūts un dzemdes kakla vēža skrīningu soli pa solim, kā tas notiek. Mums pievienosies doktore Katrīna Puriņa-Liberte, ginekoloģe un ginekoloģe Svetlana Morozova, kā arī ģimenes ārste Zane Berga. Es atgādinu, ka jūs joprojām varat iesūtīt sev interesējošus jautājumus uz tālruņa numuru 2697 7070. Paldies portālam TVNet par tiešraidi, paldies TV kanālam TV4. Jūs noteikti arī varat sekot līdzi tiešraidei dzemdes kakla vēža Facebook lapā, kā arī Tirdzniecības centra Spice sociālajos tīklos. Un varēsiet redzēt arī ierakstu. Mūsu saruna turpināsies arī rīt. Rīt mēs runāsim par tādām tēmām, kā sevi pasargāt no dzemdes kakla vēža, kā arī kas varētu būt dzemdes kakla vēža priekšvēstneši, tie sarkanie karodziņi, par ko vajadzētu uztraukties un ko vajadzētu ņemt vērā un noteikti nevajadzētu ignorēt. Pārspriedīsim arī cilvēku papilomas vīrusu ietekmi uz pāru neauglību, kā arī runāsim par vakcināciju pieaugušajiem, kādēļ būtu vēlams palielināt valsts apmaksāto vakcināciju. Tātad ļoti aktuāls tēmas, bet mēs turpinām ar krūts un dzemdes kakla skrīningu. Un gaidam pievienojamies doktori ginekoloģi Katrīnu Puriņu-Liberti, ginekoloģi Svetlanu Morozovu. Labdien! Un arī doktori ģimenes ārsti Zanu Bergu. Redzu, ka visas doktorītes jau ir pievienojušās. Labdien! Labdien! Varbūt tad mēs varētu sākt ar to, kā tad tiek veikts skrīnings. Mēs jau pieskārāmies skrīningam, skrīninga tēmai iepriekšējās sarunās, bet šobrīd tad soli pa solim, kā tiek veikts skrīnings no vēstules saņemšanas līdz rezultātam, vai tas ir sāpīgi, vai tas ir nepatīkami. Cik ilgi jāgaida tas rezultāts, vai rezultāts tiek paziņots, piemēram, ja tas ir arī negatīvs. Varbūt sāksim ar doktoru Svetlanu Morozovu. Labdien! Es esmu ginekologs. Par skrīningu gribu pateikt, ka viņš sākās visiem sievietēm no 25 gadiem. Atsūta vēstuli. Tagad, cik es saprotu, viņa būs e-veselība. Katrs cilvēks var ienākt savā portālā un atrast to vēstuli. Mēs, kā ginekoloģi, viņu atrodam sistēmā un cenšamies vispār ir tā, ka visiem sievietēm, kurās iet uz pieņemšanu, mēs meklējam to vēstulīti sistēmā. Arī, ja viņi iet privāti, arī meklējam to vēstulīti. Sakot, no 25 gadiem, katri 3 gadi atnāk vēstule līdz 30 gadiem. No 30 gadiem vēstule drusciņi ir citādāk. Ja mēs pirmie tie 3 vēstules, 25, 28, mēs meklējam, kādas ir izmaiņas uz dzemdes kakla, to pēc 30 meklējam jau vīrusu. Kāpēc tā? Tāpēc, ka sieviete par savu dzīvi līdz 30 gadiem viņa var dabūt ļoti daudz vīrusu Viņa saņem kaut kur 80% meitenes visas saņem tas vīrusu. Bet, lai viņš dzīvo, vajag imunitātei sliktai būt, videi slikti makstī, lai viņš kultivēs tālāk. Un tāpēc no 30 gadiem jau mēs meklējam vīrusu. Ja mēs atradām vīrusu, tas ļoti ātri analīze ir 2-3 dienas, un mēs jau redzam, ka vīrus ir sieviete vai nav. Ja tas vīrus ir,
tad tā ir sievietei taisa to onkocitoloģiju, kuru iepriekš skatāmies, vai ir bojumi uz dzemdes kakla, kuri ir tā kā cik viņas dziļas, ja, viņas skaitas tā kā priekš vēža izmaiņas. Ja ir vīrus un nav nekādas izmaiņas 3 gadi pēc kārtas no dzemdes kakla, tad viņu noņem no uzskaitē. Ja ir vīrus un ir kaut kādas izmaiņas, vai vieglas, vai dziļas, viņai vienalga vajag pāriet kolposkopiju. Tas ir tāda metode, kura nav sāpīga, bet skatās viņu mikroskopa krāsu un ņem paraudziņi tur tie audi, kuri ir izmainīti. Pati tas dzemdes kakla skrīninga, tā onkocitoloģija un vīrusa ņemšana ir viens tas pata manipulācija. Viņa nav sāpīga, drusciņi ir nepatīkama kā kurai sievietei, bet sāpīgi tas nav nekas. Sievietes diezgan atsaucas tagad ļoti labi uz tiem visiem analīzēm, ļoti priecīga, ka viņi saprot un cenšas to izmantot vēsturi, tieši šito pēdējo gadu. Sakiet, lūdzu, un ja sieviete ir veikusi pati, piemēram, pie sava ginekologa šo skrīningu, viņai arī atnāk vēstule, uzaicinājums, vai viņai tad neatnāk tā vēstule? Nē, ir tā, ka mēs varam paņemt to skrīningu tieši ar vēstuli. Ja viņa grib par savu naudu iztaisīt analīzi uz vīrusu, vai grib onkocitoloģiju, viņa var to iztaisīt. Vienīgais, ka ja ginekologs ļoti to skatās, un čeko, tad tā sieviete nepazūd no novērošanas, bet ja viņa iet pie otrā, pie trešā ārsta, mēs neredzam tas atbildes, ja nav pieslēgšanā pie datamēdām. Un kurš daktars nesāk meklēt to analīzīti. Bet jūs saprotat, ka pieņemšana laikā atrast kaut kuru 20 analīzes, ja viņa pa gadu iztaisīja, un atrast to onkocitoloģiju ļoti grūti. Tāpēc es vienmēr savām sievietēm stāstu, ka vajag tomēr to meklēt to vēstulīti. Ja vēstules nav, tad viņi paši par savu naudu ir tādi, kuri taisa. Bet mēs sievietēm obligāti stāstam, kur to analīzīti var paskatīt, v datamēdi viņi var paskatīt, un vispār cenšamies tā, ja viss labi, tad mēs sakam, ka mēs nemeklējam jūs. Bet ja kādas izmaiņas, daži ja jums ir labas, ir tikai vīrus, bet labas analīzes, mēs vienmēr informējam un dodam to atbildi, lai būtu viņam uz rokam, ja viņi ies pie cita ārsta. Sakiet, lūdzu, cik bieži būtu jāveic šis skrīnings? Tas skrīnings taisa... Gribēju vēl papildināt gribēju papildināt par to, cik bieži ir jāveic, un vai ir situācijas, kad ir jāveic biežāk nekā tās vadlīnijas norāda? Skrīnings tas ir tas, kuras ir tieši vadlīnijas, Onkocitoloģiju līdz 30 mēs ņēmam katras 3 gadi. Pēc 30 gadiem mēs ņēmam uz vīrusu, un ja tā vīrusa nav, tad nebūs tā vēstulīte 5 gadi. Ja viņai ir vīrus, tad viņai katru gadu būs jāiet 3 gadi pēc kārtas. Ja labas analīzes. Ja tikai kādas izmaiņas, tad viņi iet uz kolposkopiju, un tas jau ir padziļināta izmeklējuma. Tas jau nav tā kā skrīnings, tas ir kā izmeklējumi. Varbūt jūs varat vēlreiz precizēt, kā notiek tā kolposkopija? Kolposkopija tas ir tāpat kā ginekologa pieņemšana, tikai ir tā, ka ginekologs skatās mikroskopā. Un tajā laikā viņš skatās palielinājumā mikroskopā, apstrādot to dzemdes kakliņu ar speciāliem ētikas skābi 3%, lai redzētu tie laukumi, kuri ir bojāti ar vīrusu.
Un tad vēl krāso ar speciāli jodu šķīdumu, lai viņi nokrasojas. Un tad mēs ļoti labi redzam, tās laukumi, kuri nenokrāsojas ar jodu, tad mēs no turienes ņēmam to analīzīti. Un pati analīzīte nav varbūt patīkama, bet tas ir ļoti reti, kura sieviete pateiks, ka viņai sāp. Paldies, paldies ginekoloģijai Svetlanai Morozovai par atbildēm. Gribētu arī uzrunāt doktoru Zanu Bergu. Jūs esat ģimenes ārste, un kāda ir ģimenes ārsta loma pacienta motivācijā? Jo mēs arī iepriekšējās sarunās dzirdējām, ka tomēr atsaucība veikt šos skrīningus viņa uzlabojās, bet 40% joprojām tas tomēr ir par maz. Labdien visiem vēlreiz! Jā, ģimenes ārsts ir tas, kurš visbiežāk nonāk kontaktā ar pacientu. Vienalga, vai pacients nāk ar vīrusu saslimšanu, profilaktisku apskati vai kādu hronisku saslimšanu. Un tas ir tas mirklis, kad mēs varam pacientu uzrunāt, pārjautāt, vai tas skrīnings ir veikts. Ja nav veikts, vai viņi nesaprot, par ko runā, par ko iet runa, tad vairāk paskaidrot, atbildēt uz kaut kādiem jautājumiem. Un tad jau mēs redzam, vai pacienta ir līdzjūtīga, vai viņa dosies apmeklēt ginekologu un veikt šo skrīningu, vai ir kaut kādas bailes, un mēs tās varam mazināt. Tāpat mums ir pieejami šie dati, kas ir veicis skrīningu, kas nav veicis skrīningu, un mēs varam uzrunāt tieši konkrēti tās pacientus arī papildus, kuras nav veikuši šo skrīningu pēdējo 3 gadu laikā. Kā jūs kā ģimenes ārsts novērojat savā privātpraksē, kuras ir tās biežākās bāžas, varbūt, kas attur sievietes veikt skrīningu? Tā ir negatīva pieredze iepriekš pie ginekologa, kaut kad, kad ir bijusi kāda sāpīgāka apskate vai kādas problēmas atklātas. Un tās ir arī bailes no pašas onkoloģijas, ka tagad aizies pie ārsta, jo viņi neko nejūt, viss ir kārtībā, aizies un pateiks, ka būs tā onkoloģija. Un tad mēs runājam par to, kas notiek tad, kad veic šīs analīzes, ka viņas ir, tā kā kolēģi minēja, nesāpīgas, citreiz jūt kādu diskomfortu, tieši tā reti, kam ir tās sāpes, kā sāpes analīzes ņemšanas brīdī. Un tad mēs runājam par to, kas notiek, ja tur kaut kas atnāk tāda negatīva atbilde. Un stāstu arī par to, ka jo ātrāk mēs atklājam kaut kādas izmaiņas, jo veiksmīgāk to var ārstēt. Un galvenokārt jau lielākoties atklāja tās izmaiņas, kas vēl nav onkoloģija. Līdz ar to, jo biežāk iet, jo ātrāk var atklāt šīs izmaiņas un novērst šo problēmu jau pašā sākumā, un nav no tā jābaidās, un tas ir jādara. Paldies, paldies! Doktore ginekoloģe Katrīna Puriņa-Liberta varbūt var pakomentēt, kāpēc skrīningu nevajadzētu ignorēt arī gados jaunākām sievietēm. Dien! Dzirdat mani, ja? Jā. Paldies par jautājumu. Kā jau iepriekš kolēģis teica, šis ir skrīnings, kuru mēs veicam jau sievietēm no 25 gadu vecuma. Tas iemesls, kāpēc tik agrīni, tāpēc, kad pirmkārt dzemdes kakla vēzis un priekšvēža izmaiņas, šīs šūnu, kuras mēs ar šo skrīningu metodu vēlamies atklāt, jau var skart sievietes agrā vecumā, reproduktīvā vecumā, un tas ir zinātniski pierādīts, ka jau seksuāli tādas aktīvas sievietes, kas arī ir šis vecuma posms no 25, un vairāk saskarās jau ar cilvēku papilomas vīrusu. Un ir arī pierādīts, ka sievietes šajā vecumā var ātrāk ar šo skrīningu metodi noķert šīs priekšvēža izmaiņas, lai nepiedzīvotu
šo smago saslimšanu, kas ir dzemdas kakla vēzis. Sakiet, lūdzu, ja, piemēram, sieviete konstatē, ka viņai ir šīs izmaiņas grūtniecības laikā, ko darīt šādā situācijā? Šajā situācijā sievietei ir jāgriežās pie sava ginekologa un tālāk jāievēro ginekologa rekomendācijas. Bet noteikti nevajadzētu uztraukties par to, ka kaut kādā veidā varētu tas fatāli ietekmēt grūtniecību. Vai ir kaut kādi drošības mēri, kas ir jāievēro, vai kāds notiek? Pats drošāko, un es domāju, tādu drošu vidi un informāciju sievietei gan grūtniecības, gan pirms plānojot grūtniecību rekomendēs ginekologs, bet, lai varbūt izvairītos no tādas situācijas, ka pēkšņi sieviete atnāk un ilgu laiku nav veikusi dzemdas kakla skrīningu, es tomēr rekomendētu pacientēm sekot līdzi šiem te izmeklējumiem un šīm te vēstulēm. Un īpaši vēlētos uzsvērt to, ka ginekologs būtu jāapmeklē reizi gadā, un īpaši tajā mirklī, ja ģimene, sieviete un viņas partneris izvēlās plānot grūtniecību, jau pirms grūtniecības plānošanas veikt visus nepieciešamos izmeklējumus, lai grūtniecības laikā ar šo nesaskartos. Paldies ginekoloģei Katrīnai Puriņai Libertei. Sakiet, ko tāds praktisks jautājums, varbūt, es nezinu, varbūt ģimenes ārste Zana Bērga to var pakomentēt, ko darīt, ja sieviete, ja es neesmu saņēmusi šo uzaicinājumu veikt skrīningu? Varianti ir vairāki. Kā jau kolēģi minēja, arī plānots ir drīz e-veselībā, ka katrs varēs atrast savu vēstuli. Šobrīd es ieteiktu vērsties pie ģimenes ārsta, jo mums šīs vēstules ir pieejamas. Ja mēs to vēstuli nevaram atrast, tad var vērsties pie sava ginekologa, arī viņiem šīs vēstules ir pieejamas. Un vēl pēdējais variants ir vērsties Nacionālajā veselības dienestā, vienkārši painteresēties tur, un viņi izsūtīs vai atkārtotu vēstuli, vai iedos izdruku uz rokas, ja jūs vērsīsieties tā kā klātienē. Tā kā varianti ir daudz, un katrs var izvēlēties sev tīkamāko. Paldies. Un vai es pareizi sapratu no ginekoloģijas doktors Morozovs, ka pēc tam tie rezultāti ir datamedā pieejami? Tas datamedā pieejami, jā. Datamedā visas pieejamas pie datameda. Un ko darīt tālāk? Sieviete ir uzzinājusi rezultātus. Pieņemsim, ja tas rezultāts ir pozitīvs. Tad kādas darbības nepieciešams veikt? Ja rezultāts ir pozitīvs, tās ir slikti, jā, tad ir tas vīrus. Tad pārsvara ir tā, ka ginekologs, kurš atrod tā pozitīvu, jā, viņš gaida to onkocitoloģiju otru atbildīti, jā. Ja vīrus ļoti ātri atnāk atbildē, bet onkocitoloģija kaut kur 2 nedēļas. Ja? Kā kurš mēs vienmēr sievietei pazvanam un sakam, ka vēl būs viena analīze jāgaida. Un kad būs viss kopumā, tad mēs jums pastāstīsim, kāda tālāk taktika. Jo var būt vīrus, un sievietei nekādas izmaiņas nav. Ja? Tas nav tā kā liktenis tā, ja ir vīrus, tad 100% es būšu slima. Nē, tiem, kuriem vīrus, viņam 30% apmēram var veidoties vēzis dzemdes kaklā. Bet viss tas skrīnings un visa tā kolposkopija izmeklēšana ir domāta tā, lai mēs varētu jaunām sievietēm palīdzēt izārstēt to sākumu vēzi, ja? Un lai viņi varētu dzemdēt bērnus.
Jo kolposkopija tas ne tikai izmeklēšana, ja, tajā laikā, ja kad tur atnāk tā atbildē, mēs vēl to virspusē slānī zem mikroskopa noņēmam, ja, un tālāk sieviete var domāt par grūtniecību un dzemdēt veselus bērnus. Iepriekšējās sarunās dakteris minēja to, ka sievietes reproduktīvā vecumā viņas vairāk pievērš uzmanību savai veselībai, vairāk arī veic šos skrīningus, bet problemātiski ir tieši tās sievietes, kurām šis reproduktīvais vecums ir beidzies. Tad varbūt jūs kā ginekologs, kā jūs motivējat savus pacientus tomēr turpināt rūpēties par sevi? Cik es redzu, tomēr vairāk tās sievietēm, kuram jau reproduktīvas funkcijas jau tā kā pie beigas iet, ja, viņi kaut kā drusciņ vairāk uzmanību savai veselībai. Jo redziet, tie, kuri plāno bērnus iet, viņi uzskaitē. Mēs, ja nav vēstule vai nebija nesen ņemtas analīzes, mēs tomēr ņēmam viņam ārpus tā skrīninga analīze. Tā sieviete drusciņ ir tā kā pasargāta. Ja? Tās sievietes, kuras jau neplāno grūtniecības, tas ir tā zona, kad sieviete pašai par sevi vajag domāt. Un es vienmēr saku, kamēr līdz 30 gadiem mums ir iespēja no tā vīrusa organismam tikt vaļā. Bet pēc 30 gadiem mums vairāk nav tādas iespējas. Tas arī atkarīgs no imunitātes, kā organisms atbildēs uz to vīrusu. Un tāpēc es sievietēm stāstu, lai viņi uzmanīgāk. Un tas tiešām ir ļoti labi, ka tagad ir tas vīrus, ja, kad mēs varam izmeklēt tieši uz cēloni, kas izmaiņā mums tās dzemdes kaklu, ja, un vajag ļoti tā sevi pasargāt, un tas ir ļoti liels solis mūsu darbam. Sakiet, paldies. Varbūt doktorei Katrīnai Purņai Libertai arī ir kaut kas piebilstams. Kā jūs novērojat savā praksē, vai ir šīs atšķirības, vecuma atšķirības sievietēm? Kā viņas rūpējās par savu veselību? Protams, ir redzama šīs tendence, ka gados jaunas sievietes vairāk iet pie ginekologa tieši šī iemesla dēļ, ka viņas plāno grūtniecību un viņas ir seksuāli aktīvas, viņām nepieciešama kontracepcija, un ar ginekologu pārunājumie jautājumi patiešām viņām ir aktuālāki. Jā, sievietes pēc 50 viņas nereti domā, ka ja ir sākusies menopauze, tad varbūt tas ginekologs ir jāsastop retāk, bet es vēlreiz uzsvēršu, ka tas ir mīts sievietēm pēc tajā mirklī, ka viņas sasniedz menopauzi, rūpēties par veselību ir vēl svarīgāk, kā jau kolēģi iepriekš minēja, tā iemesla dēļ, ka ir kādas saslimšanas, kuras jau tad, kad mēs atklājam, tur ir nepieciešama uzreiz ārstēšana, nevis tikai profilaks, kas ir šīm gados jaunākām sievietēm. Tāpēc es vēlētos aicināt visas sievietes, jebkurā vecuma grupā, īpaši uzsverot šīs sievietes pēc 50, rūpīgāk atcerēties par savu ginekoloģisko veselību, jo tas, teiksim, ka, ja vairs nav aktuāli šī reproduktīvā funkcija, tad tomēr sievietes arī šajā vecumā ir seksuāli aktīvas, un ko es gribētu uzsvērt, neskatoties to, ka, ja varbūt arī šī seksuālā funkcija nav tik īpaši aktuāla, bet ir svarīgi saprast, kā arī bez tās ginekoloģiskā veselība var par sevi likt manīt, un tas jau nav tikai dzemdes kakla vēzis, bet endometrija vēzis, slonītes vēzis. Un dažādas citas problēmas var piemeklēt sievieti arī šajā vecumā, ne tikai 50, bet arī 60 un 70 gados. Un ir arī ļoti svarīgi, ka
Un, teiksim, kāpēc mēs neveicam šo skrīningu pēc 70 gadiem, jo mēs mēs ceram, ka sieviete līdz 70 gadiem patiešām ir ļoti regulāri veikusi šo skrīningu, un tad mēs varam izvairīties no tā, ka viņi varētu sastapties ar šo dzemdes kakla vēzi. Mums ir uzsvers tieši uz dzemdes kakla vēzi, bet tomēr gribētos parunāt arī par krūšu skrīningu, jo arī tā ir aktuāla tēma. Un cik bieži tad vajadzētu veikt krūšu skrīningu? Krūšu vēža skrīnings. Jā, Katrīna, lūdzu. Jā, runājot par krūšvēža skrīningu, tas ir jāskatās, ka tas ir trešā skrīninga metode, kas tiek piedāvāta mūsu valstī kā skrīninga metode. Krūts vēzi mēs pārbaudām sievietēm no 50 līdz 69 gadiem ik 2 gadus, kad arī tiek nosūtīta šī skrīninga izmeklējuma vēstule uz deklarēto dzīvesvietu, un sieviete tiek aicināta veikt mamogrāfiju. Tas ir krūšu izmeklējums, kurā mēs šajā vecuma grupā varam visveiksmīgāk vizualizēt kādas iespējamas krūts patoloģijas. Un sakiet, lūdzu, vai arī šis skrīnings ir valsts apmaksāts? Jā, protams, arī šis skrīnings ir valsts apmaksāts. Un sieviete saņem šo vēstuli, un arī iepazīstoties NVD mājaslapā var atrast tuvāko vietu, kur šo mamogrāfijas izmeklējumu veikt. Un mamogrāfijas izmeklējumā būs jau rekomendācijas, kas tad tālāk sievietei ir jādara. Vai jāveic papildus sonogrāfija, vai jāturpina skrīninga ietveros izmeklēties, vai jākonsultējās ar mamologu. Un, ja teiksim, kaut kas nav skaidrs, protams, tad sieviete šo izmeklējumu dodas pie ģimenes ārsta, un ģimenes ārsts, vai arī ginekologs šo skrīninga izmeklējumu rezultātu iztulkos. Tāpēc es ļoti aicinu vienmēr sievietes rūpīgi tomēr sekot līdz tam, vai viņas ir saņēmušas šo atbildi, un ar šo atbildi griezties pie ģimenes ārsta vai ginekologa. Jo man ir bijis nereti, ka sieviete domā, ka viņai varbūt piezvanīs vai atsūtīs atbildi pa pastu, nenoseko līdzi, un tikai tad, kad varbūt šis skrīninga atbilde ir atnākusi ģimenes ārstam vai ginekologam, tad tikai viņš ir informēts par šo rezultātu. Tāpēc es tomēr aicinātu arī katrai sievietei sekot līdz šai atbildei, lai viņa patiešām noskaidro, kāda ir šī atbilde, ja tā nav saprotama, griežās pie ginekologa vai ģimenes ārsta. Un atbilde ir atrodama Datamed platformā? Jā. Mums ir arī jautājums no skatītāja, vai varu reizē veikt gan dzemdes kakla, gan krūts vēža skrīningu. Un arī vai šie vēža veidi var iedzimt. Tāds ģenētiskais aspekts tiek aizskarts arī. Varbūt šo var... Noteikti būs. Noteikti būs sieviete, kas varbūt saņem šīs vēstules varbūt vienlaicīgi uz savu deklarēto dzīvesvietu, bet ir jāskatās pēc iestādes, kur pieņem ginekologs un kur ir šis mamogrāfs. Jo ginekologa kabinetā parasti mamogrāfi nav, un tāpēc uz šiem izmeklējumiem ir jāpierakstās pie katrā ārsta speciālista atsevišķi. Respektīvi, tie ir 2 dažādi speciālisti, kas veic šos skrīningus. Jā. Iespējams ir veikt varbūt vienas dienas ietveros, bet ne vienlaicīgi.
Jā, bet Varbūt teikt, ka tas sievietēm, kas dzīvo laukos, ir aktuālāks jautājums, jo arī es reģionos esmu strādājusi, un tur viņas arī ar šo jautājumu griežas pie manis, vai ir iespējams, teiksim, Bauskas slimnīcā vai kādā citā slimnīcā vienas dienas laikā, lai nebūtu šī braukšana. Bet tas, protams, vienmēr ir jāuzzvana uz reģistratūru, jāuzzina, vai vienas dienas laikā ir pieejams šis pieraksts. Paldies. Vai, doktor Morozov, jūs varētu pakomentēt šo ģenētisko aspektu par jautājumu, vai šie vēža veidi var iedzimt, ja, piemēram, ģimenē ir bijusi varbūt jau onkoloģija, tad varbūt ir pastiprināti jāpievērš uzmanība savai veselībai, kā ir ar šo aspektu? Dzemdes kakls vēzis, tomēr tas ir saistīts ar vīrusu. Varbūt kādreiz pateiks, ka katrai sievietei ir kaut kāds iedzemts atbilde uz to vīrusu, bet pašlaik mēs varam teikt tikai vienu, ka vīrusu mēs dabūjam no vīrieti, un viņš mums dzīvo organismā. Kā mēs ar to tiksim galā vīrusu, grūti pateikt, jā, bet viens, ka tas mēs dabūjam viņu no vīrieša. Un ļoti labi, ka tagad ir potes, tā saucamas potes pret dzemdes kaklu vēzi, kuru dabūja gan puikas mazas, ja, un meitenes no 13 gadiem, un puikas arī līdz 18 gadiem. Bez maksas pote, lai nebūtu to vīrusu. Par krūtsvēzi. Krūtsvēzi ir divi varianti. Ir gan ģenetiski, bet viņi pārsvara ir ļoti āgri. Un ir vēži, kuri mēs nevaram pateikt, jā, viņam nav tā kā ģenētika. Speciāli pie ginekologa un ģimenes ārsta, ja ir rādos tāda problēma kā krūts un olnīcas vēzis, jā, tad mēs varam paņemt analīzes bez maksas uz iedzemtu krūts olnīcas vēzi. Tādu, kā var pateikt, kā skrīningu, ja? Viņu nevar pateikt kā skrīningu, bet tādas izmeklējumi ir. Un arī šie izmeklējumi ir bez maksas. Un vēl, ko es gribu pateikt, jā, bez maksas. Tā viņš maksā ap 100 eiro, man liekas. Taisa gan Gulbe laboratorijā, gan Genēra laboratorijā, gan Centrāla laboratorijā. Par krūts skrīningu, ko es gribu pateikt? Jā, citas valstis ir tas mamografija no 40 gadiem. Mums tomēr ir valsti no 50 gadiem. Un es savām sievietēm ļoti viegli saku, ja jums dzimšanas gads ir dalīts uz 2, jā, tad jums jāgaida vienmēr tas 24. 26. gadā, ja jums dzimšanas gada ir nav kurš dalīts uz 2, tad tajās gados jūs gaidāt 25. 27. Viņiem ļoti patīk tāds priekšniekums, jā, un viņi iet uz tiem gadiem. Jo sievietes ļoti aizmirst, jā, kad viņam kāda mamografija vai kas, jā, viņi atnāk, mēs arī kā ginekologi atradam viņam un uz krūts to vēstulīti sistēmu. Jā, un bet arī mums ļoti labi palīdz ģimenes ārsti. Kāda ir ģimenes ārsta loma šajā? Vispirms jāpaskaidro, es ļoti atvainojos. Jā, varbūt mums ir arī ģimenes ārsti. Es atvainojos. Varbūt Zāne Bērga var paturpināt? Jā, droši varu paturpināt. Tad ģimenes ārsta loma šajā ir tāda, ka tieši tāpat kā dzemdes kakla vēža skrīningi, mums ir pieejami arī šie saraksti, kas nav veicis mamogrāfiju, jeb krūts vēža skrīningu. Un tad mēs arī pārjautājam parasti profilaktiskajās apskatēs, vai
citās vizītēs par to, vai pacienti ir bijusi uz mamogrāfiju. Ja viņi ir bijusi, tad mēs, protams, apskatāmies arī to atbildi datamedā, lai pārliecinātos, ka tur viss ir kārtībā un pacienti pati ir pareizi interpretējuši šo te rezultātu. Un gadījumos, kad ir kaut kādi iedzimti riski, reizēm mēs arī dodam šo te nosūtījumu uz mamogrāfiju vai ultrasonogrāfiju, ja tas ir vecumā līdz 40 gadiem, jo tad tas ir tā kā izvēles izmeklējums, ko taisīt, jo mamogrāfija vairāk ir pēc 50 gadu vecuma precīzāka. Nu, lūk, un tad mēs šos te riskus arī apspriežam, arī varbūt ginekologs ir rekomendējis tomēr regulārāk veikt šīs te pārbaudes, un tad jau mēs no tās situācijas arī citreiz iedodam papildus nosūtījumu uz mamogrāfiju vai ultrasonogrāfiju. Es vēlējos vēl piebilst par vakcināciju, ko minēja kolēģe, kad puišus mēs nevakcinējam tā kā sieviešu dēļ, puišus mēs vakcinējam tāpēc, ka cilvēku papilomas vīrus izraisa ne tikai dzemdes kakla vēzi, bet arī citas vēža formas, un es zinu, ka jūs par to runāsiet vairāk rīt, bet es vēlējos papildināt. Paldies, paldies! Mēs par to jau runājām arī šodien, iepriekšējās sarunās. Un arī doktorai Katrīnai Puriņai-Libertai ir kas piebilstams. Lūdzu. Jā, es vēlējos par to ģenētisko faktoru izmantot iespēju un atgādināt gan kolēģiem par tādu iespēju, gan, protams, arī pacientiem, ka ja ir zināms, ka ģimenē ir kādas no šīm vēža formām, tad konsultēties Rīgas Paula Stradiņa Kliniskajā universitātes slimnīcā pārmantotā vēža kabinetā, krūts vēža pacientiem un paaugstināt riska personām, kurām ģimenes anamnēzē ir krūts vai dzemdes kakla vēzis vai olnīcu vēzis, piedošana, tad var veikt šos te ģenētiskos izmeklējumus, un tur ir tāda multidisciplināra komanda, kuras sastāvā ir mamologi, ginekologi, ģenētiķi, un tiešām izmantot šo izdevību, aizbraukt uz šo kabinetu, pakonsultēties ar jomas pēcīgākiem profesionāļiem, kuri var tiešām palīdzēt šajos gadījumos. Vai šie pakalpojumi ir bezmaksas, vai tas ir maksas pakalpojums? Nu, tur var būt dažādi izmeklējumi, kas ir jāveic, kuri var būt gan bezmaksas, gan maksas. Un tad vēl tāds papildinošs jautājums, ja, piemēram, ģimenē ir bijusi krūšu onkoloģija, tad cik bieži sievietē būtu jāveic mamogrāfija, vai sonogrāfija krūšu? Vai biežāk tiek rekomendēts? Kā jau kolēģis teica, varbūt tas nav stāsts par biežumu, bet tas ir stāsts par agrīnāku diagnostiku. Un tāpēc mēs šādas sievietes mēģinām vēl vienreiz izglītot par krūšu pašu izmeklēšanas metodēm un arī šīm te agrīnām diagnostikas metodēm, bet, diemžēl, uzsverot, ka šis tad ir maksas izmeklējums. Sakiet, jūs kā speciālisti novērojums, jo par krūšu veselību mūsu sabiedrībā runā jau diezgan daudz un diezgan ilgi. Tas dzemdes kakla vēža skrīnings salīdzinoši varbūt jauna tēma. Tad kādas vai ir atšķirības atsaucībā, kā sievietes veic krūšu skrīningu un kā tiek veikts šis dzemdes kakla skrīnings, vai nav tādas īpašas atšķirības? Varbūt Zāne Bērga, kā ģimenes ārsts, var pakomentēt šo. Ir tā, ka pacienti, kas rūpējas par savu veselību, viņi rūpējas par savu veselību. Un ļoti bieži mēs novērojam to, ka ir pacienti speciāli jāuzrunā. Respektīvi, viņiem gribas dzirdēt, ka tas attiecas uz viņiem un kāpēc tas attiecas uz viņiem. Un tur nāk tas ģimenes ārsts ar to skaidrošanu un pastāstīšanu, kāpēc tas ir svarīgi veikt šo skrīningu un kāpēc tieši šai sievietei tas ir vajadzīgs un varbūt draudzenei
kāpņu telpā tas nav tik aktuāli. Jo ir, protams, situācijas, kad skrīningi tās vēstules nenāk, ja tur ir veikta, paši ir veikuši šo skrīningu, vai arī ir bijušas kādas operācijas, kas, piemēram, tiek izņemts zemes kakls un netiek veikts šis skrīnings pēc tam. Nu, lūk, un galvenokārt, manuprāt, ir jāturpina uzrunāt pacientus, skaidrot, ka tas nav sāpīgi, varbūt dažreiz nepatīkami, bet tas rezultāts nenozīmē, kad paziņos, ka pēc gadiem, 2 vai kā iestāsies nāve, kad šobrīd tās iespējas ir ļoti daudz ārstēt, un jo agrīnāk mēs atklājam, jo vairāk mēs varam darīt, un tieši tāpēc tas skrīnings ir aktuāls, nevis tad, kad jau mēs jūtam kaut kādus simptomus, bet agrīni un vēlreiz par to runāt. Paldies ģimenes ārstei Zenai Bērgai, paldies ginekoloģijai Svetlanai Morozovai un ginekoloģijai doktorai Katrīnai Puriņai Libertei. Paldies par jūsu veltīto laiku.